Vai Covid vakcīna atstās negatīvas sekas uz grūtniecību un auglību? Viens no mītiem saistībā ar vakcīnām pret Covid-19 ir, ka tās varētu atstāt negatīvas sekas uz grūtniecību un auglību. Ietekme uz reproduktīvo funkciju nesot pētīta speciāli, lai slēptu, ka vakcīna var izrādīties bīstama. Vai tā ir? Par to, ka grūtnieces pētījumos neiekļauj, mediji ziņoja jau pirms vairākiem mēnešiem. Farmācijas kompānijas šo grupu no pētījumiem izslēdza. Ja sievietei bija pozitīvs grūtniecības tests, vakcīnu saņemt nevarēja. Tā notiek, jo grūtnieču iekļaušanu mēdz uzskatīt par neētisku. Taču šī pieeja radījusi augsni spekulācijām. Grūtnieces esot izslēgtas speciāli, lai nevarētu noskaidrot patiesību. Tā nav taisnība, skaidro Zāļu valsts aģentūrā. Nav daudz pētījumu, kuros pirms zāļu reģistrācijas tiek iekļautas grūtnieces. Un diezgan bieži ir tā, ka, ja arī šīs sievietes ir iekļautas pētījumos, tad viņām ir jālieto reproduktīvā vecumā drošs kontracepcijas līdzeklis. Piemērs ir gripas vakcīna. Arī to sākotnēji uz grūtniecēm nepārbaudīja. Laika gaitā uzkrājot pierādījumus, secināts, ka arī viņas var droši vakcinēties. Ar Covid vakcīnām šādas pieredzes vēl nav. Bet nav arī tā, ka datu par drošumu nav vispār. Pirms pārbaudēs iesaista cilvēkus, vakcīna spēta uz dzīvniekiem, piemēram, trušiem, žurkām vai pelēm. Pfizer-BioNTech un Moderna vakcīnu pētījumos secināts, ka tām nav nekādas ietekmes uz grūtniecību. Izmēģinājumos antivielas veidojušās gan matēm, gan mazuļiem. Protams, žurkas nav cilvēki, tāpēc rekomendācijas rakstītas piesardzīgi. Grūtniecēm, kas vēlas vakcinēties, jākonsultējas ar ārstu, izsverot riskus. Dzīvnieku pētījumi arī palīdz pārliecināties, vai zāles varētu atstāt kādu ietekmi uz auglību. Šajos pētījumos tiek dotas lielas šo zāļu devas, un pēc tam ir iespējams konstatēt histoloģiskās pārmaiņas tieši atbilstošos reproduktīvajos orgānos. Šajos pētījumos tiek noskaidrotas spermas veidošanās, var noskaidrot arī pārošanās tieksmi, var noskaidrot arī menstruālo ciklu. Vakcīna nav atstājusi efektu uz auglību. Tā kā līdzšinējie pētījumi apliecinājuši, ka vakcīnas ir drošas, turpmākajos testos iekļaus arī grūtnieces. Vēl pārbaudīs, vai var vakcinēt bērnus, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, un skaidros, cik ilgi vakcīna ir efektīva.